Čau, dārgais draugs! Kā tu šodien jūties? Ceru, ka labi, jo mēs esam super labā noskaņojumā. Beidzot ir pienākusi ilgi gaidītā diena. Mēs dodamies brīvdienās uz Portugāli. Portugālē mēs būsim 7 dienas. 100% plāna mums nav. Ir nobukota mašīna, pāris nobukotas naktsmītnes. Mēs zinām aptuveni, kur mēs dosimies, ko mēs it kā gribam redzēt. Pārējo skatīsimies uz vietas. Centīsimies visu uzfilmēt, padalīties, kā mums iet, ko mēs esam redzējuši un galu galā, cik tas maksā. Un varbūt tieši tev tas palīdzēs ieplānot savu nākamo atvaļinājumu. Priekā! Četras ap pusi stundas, un mēs esam Portugālē. Lidojām ar Air Baltic. Trietā mums biļetīte izmaksāja 700 eiro. Tagad saņemsim čemodānu un meklēsim mūsu noīrēto mašīnu. Čau! Beidzot esam atraduši mūsu apartamentus. Tas arī bija piedzīvojums. Nu labi, sāksim ar to, kad atradām lidostā to mūsu izierēto mašīnu. Un, protams, jau tas menedžeris tev mēģina uzreiz pārdot daudz dārgāk un nokāst daudz vairāk. Bet mēs palikām pie sava un dabījām Peugeot, tādu džipiņu, baigi smukā mašīnu, rīt uzfilmēšu. Lūk tā, tas mums kopā sanāca kaut kā 250 plus pirmā iemaksa 340 eiro uz nedēļu. Mašīna tiešām jauna, ļoti skaista. Nu, un tad mūsu apartamenti ir, tā kā vecpilsētā Portugālē, ja, te centrā. Tas arī ir piedzīvojums. Ielas šauras, satiksme, baigākā. Autobusi te ir nekaunīgi, viņi tā brauc, ja, jāuzmanās no autobusiem ir. Ar parkingu ir baigās problēmas, vejs strādā ļoti slikti, vismaz mums strādā ļoti slikti, jo visu laiku uzkārās un mūs te vadāja pa riņķi. Un tā arī līdz tām apartamentiem mēs neaizbraucām, mēs atradām brīnumainā kārtā kaut kādu parkinga stūrīti, kur policija paprasījām atļauju, mēs varam stāvēt, viņi teica stāviet. Un pēc tam gājām ar kājām, protams, ļoti skaista vecpilsēta, šauras ielas kalni, ja es to čemodānu te vilkos, adresi atradu, bet apartaments, protams, arī nevar atrast šeit, te viss ir tik dīvaini. Bet, beigās kaut kādā veidā es ieraudzīju to mūsu vilas nosaukumu, tāds maziņa plāksnīte pie durvīm. Vecā mājā, pagrabs stāvā, kā baigi forši īstenībā, pa 120 eiro, ja, feini. Bišķi noķērām stresu, jā, Alis tur bišķi satraukusies, bija nevaram atrast, un tā. Bija doma šodien uz to Cabo de Roca aizbraukt, bet laikam to atliksim uz rītdienu, jo esam nedaudz noguruši. Iesim labāk kaut ko šeit pastaigāt, kādā krodziņā iesim. Tā. Конечно, но ничего, мы уже сидим в самом сердце Лиссабона, в старом городе, апартаменты у нас тут тоже, поужинаем и восстановим силы и будем сыты и довольны.
Labrīt! Šodien svētdiena. Doma mums ir pamest Lisabonu un doties uz Carvareiro, ja es pareizi saku. Vakar neko baigi nedarījām, pastaigājām bišķi pa šito vecpilsētu, pa veco Portugāli. Ieliņas tādas autentiskas, ļoti daudz tautas, visi tusi atpūšās, vecmētu bālītes, vecpuišu bālītes. Paēdām vakariņas tepat tādā restorāniņā pie mūsu apartamentiem 5 soļi. Nekas īpaši, tāda parasta ielas kafejnīca. Vakariņas mums sanāca 85 eiro. Tas bija steiks, kalmārs un cūkribiņas, 4 aliņi un ūdens. Ok? Kamēr lisabonieši vēl guļ un ielas ir tukšas, es izdomāju, ka vajadzētu piedzīt mašīnu tuvāk mūsu apartamentiem. Nu, pastiesties, kādu glaunu mašīnu mums iedeva. Ricardos. Esam ceļā uz Carvareiro. Ārā 34 grādi. Jābrauc mums vēl 2 stundas. Jo, esam galā. 400 km pievarēti. Sākam atpūsties. Mēs esam Carvareiro. 3 dienas mēs šeit būsim, noīrējām namiņu, bungalo, 90 kvadrātmetri, tāds 3 stāvu dzīvoklis mājiņa ar terasi. Tas mums izmaksāja 420 eiro. Bet te ir tik forši, mēs nolēmām palikt vēl 2 dienas šeit un nobukojām jau citus apartamentus, citu viesnīcu vai mājiņu. Tas mums izmaksāja vēl
300 eiro. Tagad sākās sezona, viss te principā ir nobukots, vietas ir atrast diezgan problemātiski. Un šodien nolēmām paņemt ekskursiju, aizbraukt uz tām alām. Ar kuģīti, ar laivu, pa alām, pa tiem tuneļiem izbraukāt, apskatīties, kas tas ir. Tas mums 3 cilvēkiem arī sanāca kaut kur 80 eiro.
Veiksmīgi esam atgriezušies. Это было нереально. Мы на лодке покатались с ветерком и все пещеры посмотрели. Это было просто офигенно. Garšīgi paēdām, izdzērām 3 saliņas, 50 eiro. Tādas apmēram tās cenas. Labrīt! Pulkstenis ir 8. Alise dzer kafiju, bērniņš čeko telefonā savas lietas. Šī rīta plāns ir pastaigāties gar krastu. Tur ir lielas kraujas, un mēs atradām tādu kā dēļu ceļu, jeb board walk, tā varētu izteikties, kurš iet gar krastu, ja tur tās lielās kraujas, ar iespēju pieiet tuvāk tieši malai, tur kaut kādas alas ir, tāda interesanta vieta. Dodamies uz to kraujas pastaigu, bet, lai turieni tiktu, ir jākāpj lielā stāvā kalnā. Mēs esam atnākuši līdz boardwalk. Ceļš, kurš iet gar krastu malu. Te ir iespējams arī kaut kādās vietās nokāpt lejā pie pašas, varbūt ne pie pašas jūras, jo tās ir tomēr stāvas klintis, bet tomēr okeāns. Mani pielaboja okeāns.
mēs tagad pastaigājamies par šo skaisto vietu. Šis ceļa garums aptuveni 2 km, bet ļoti skaistām vietiņām. Because I'm happy I'm alone.